Re! Viss ēters ir te! Jau gandrīz 20 gadus Karostas kanāls saskaņā ar Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas aplēsēm ir viena no visvairāk piesārņotajām bijušajām Padomju Savienības militārajām bāzēm. Ir bijuši dažādi projekti tā sakārtošanai, bet tikai tagad notiek praktiska darbība, lai izvēlētos labāko tehnoloģiju piesārņoto nogulumu izsmelšanai. Vairāk TV Kurzeme. Tādas lūk izskatās piesārņotās dūņas, ko ceļ ārā no Karostas kanāla grunts. Turklāt tās arī spēcīgi un nepatīkami smako. Tas ir vēsturiskais mantojums, ko Liepājā atstājusi Padomju Savienības kara flote, kuras pārziņā no 1945. līdz 1994. gadam bija Karostas kanāls kā slēgta militāra teritorija. Karostas kanāls ir viena no piesārņotākajām vietām Latvijā, un veiktās izpētes rāda, ka dūņas ir piesārņots ar naftas produktiem un smagajiem metāliem. Šeit mēs no baržām pārsūknējam nogulumus, pievienojot ūdeni uz pārstrādes laukumu. Un tur jau no attīrīšanas iekārtās pārstrādājam jau šo te iegūto masu, jau dalot pa frakcijām un atdalot ūdeni, atūdeņojot visus šos te nogulstus, kas no ostas akvatorijas, ko mēs tur esam ieguvuši. Pilotu projektu Liepājas ostas Karostas kanāla gultnes attīrīšana no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšana īsteno personu grupa Eko Osta RR, un darbi notiek 10 hektāru platībā. Visas iepriekšējās tehnoloģijas, kas tika izstrādātas pēdējo 10 vai 11 gadu laikā, viņas bija vairāk teorētiskas. Šī te projekta galvenais mērķis ir vairākas tehnoloģijas izmēģināt jau rūpnieciskos apjomos. Darbus ievērojami apgrūtina mazizmēra priekšmeti, kas atrodas dūņās. Tie ir vairāki sieti, caur kuriem tiek šie atkritumi separēti un uz transporta līnijas attīrīti. Šobrīd projekta īstenotāji pārbauda vismaz 3 dažādas piesārņoto dūņu izsmelšanas, separācijas, jeb attīrīšanas un noglabāšanas tehnoloģijas. Darbi jāpabeidz līdz gada beigām. Sintīja Ķēri, Elvijas Puķēvits, TV Kurzeme.